Zemnieku saimniecība Priedzītes. Mums tas iznāca tāds 1. aprīļa joks. Pārcēlamies 90. gada 1. aprīlī. Visi teica, ka mēs ilgi nenodzīvosim šeit, ka mēs muksim atpakaļ uz Rīgu, uz pilsētu. Bet tas aprīļa joks ir iznācis jau 28 gadi. Jau 29. sezoniši, tā kā sanāk 90. gadā. Ja. Tā kā nodarbojamies ar pienlopkopību. Sākumā arī bija viss. Pamatā esam palikuši pie pienlopkopības. Tagad gadus, laikam kādus 10 arī graudus audzējam. No sākuma neaudzējām. Nu, lai būtu viss pašiem saražots. Tā, Eiropas projekts mēs esam izmantojuši. Principā divus pienamāju taisījām un tehniku iegādājamies 6 gadi atpakaļ. 6 gadi, jā. Mēslu krātuvi ceļam pa savu naudu, lēnām, bet ceļam, lai jau būtu. Saimniecībā ir palicis vecākais dēls ar savu ģimeni, dzīvo blakus. Pārējie, 2 vēl mācās un pārējie 3 lielie sanāk, tie ir savās dzīvēs. Nu, visiem arī saimniecībā nebūtu ko darīt faktiski, jo nav tik liela. Priecē tas, ka neviens nav aizbraucis uz ārzemēm, vismaz patstāvīgi dzīvot. Vēl viens ir praksē ārzemēs, es domāju, ka diez vai paliks, kas to lai zina. Dzīvē visādi mēdz skatīties ar jauniem cilvēkiem, bet pagaidām viss tomēr pieturās Latvijā. Lai turās pie tās Latvijas zemītes, jo mēs paliekam maz. Ja pareiķina 90. gadā, kas te bija māju riņķī, un kā vecākais paudze nomirst, jauni atpakaļ nenāk un nenāks. Bet, kas paliekam tie, lai tad turās. Lai nepaliek tie lauki tukši. Nebūtu jāmeklē kaimiņš tālu. Tā kā turēties kopā, tie, kas ir palikuši.